Draugi, parādīšu jums pēdējos novāktos gurķus. Sazvērstības teorijas viņi ļauj. Runājot par ķīmtresēm. Šie ir pēdējie rudens gurķi, ierasti no āra. Un redz, kādi viņi izskatās. Tāds metālisks spīdums, tā kā svina spīdums, kā alumīnijas, kā smagie metāli. Nevarētu būt vesela gamma ar metāliskiem simboliem analīzēs. Atcerieties, daudzi runāja, un mēs rādījām īpatnējs sašvīkājums debesīs. Jā, šīs noteikti nav ķīmtrases, ja kas tad tas ir? Un ja lidmašīnas kaut ko kaisa, tas nonāk uz zemes. Un caur lietu jo īpaši. Un šeit bija tikko bijis lietus, šādi izskatās mana dārza gurķi. Ja jums šķiet, ka tas ir normāli, tas nav normāli. Jo apkārt ir lauku vide, mežs, un citos rudeņos es neesmu redzējis neko tādu. Šajā rudenī tas ir. Nu ko, kas tas ir? Tas ir tas, kas nācis no debesīm. Tādam lietum pār mums nav jālīst, kas rada šādus te nosādumus. Un tas nav dabiski. Un atcerieties, ka Mairas Briedis, kad runāja par ķīmtresēm, parādījās kaut kāds fizikas skolotājs, kas mēģināja iestāstīt, ka ķīmtrešu nesot, vai ne? Tagad varētu parādīties kāds atkal kārtējs kaut kāds atvaļināts ķīmijas skolotājs un teikt, kaut kāds elementi nav tie, kas ir elementi. Varētu parādīties kāds matemātikas skolotājs arī atvaļināts un teikt, ka 2 + 2 nav 4, bet ir 5 vai 7. Tas viss, kas nonāk no debesīm, sakrājas cilvēku organismā. Un tas ir ļoti bīstami. Gan tiem, kas to saprot, gan tiem, kas to redz, bet noliedz, kam maksā par noliekšanu. Arī viņu ķermeņos tas uzkrājas. Kā viņi to nesaprot? Un kāds ir jūsu viedoklis par to, par šo? Un kā ir jūsu dārzos?